Sveiki, mīļie klausītāji! Mums ir liels gods un prieks jūs drīzumā sveikt koncerta zālē Cēsis 28. oktobrī, kur kopā ar Gunteru Freibergu mēs svinēsim mūsu otro rezidences koncertu. Tas būs tāds ļoti personīgs koncerts, kur satiksies Jāņa Ksenaka mūzika, Annas Fišeras mūzika un Miķeļa Fišera scenogrāfija un skatuves iekārtojums. Jānis Ksenakis ir viens no sitam instrumentālistu svarīgākiem komponistiem, un ne tikai sitam instrumentālistu, bet principā arī 20. gadsimta. Viņa pamata izglītība ir arhitekts. Kas ir interesanti ar Jāņa Ksenaka mūziku, ir tas, ka šos matemātiskos un ārkārtīgi sarežģītos algoritmus viņš ir spējis ietērt un iztulkot mūzikā. Savukārt, ja Ksenakis pārstāv matemātisku algoritmu ietērpšanu skaņās, kā teica Juris, tad Anna Fišere ir ļoti spontāna komponiste, kurai ļoti, tā teikt, tuva ir improvizatoriska brīvība, kas joprojām ir ietērpta, protams, konkrētā rāmī, bet ja Ksenakis ir kārtība, tad es teiktu, ka Anna Fišere ir hauss pozitīvā nozīmē, un mēs centīsimies šos abus divus tēlus apvienot, lai viņi viens otru papildina, un tur arī mēs uzskatām, ka rodas tā rituāla burvība, kad rituālā ir gan kaut kas laicīgais un materiālais, gan arī rituālā ir, protams, daudz arī garīgais un tāds suģistējošais. Jau Annas Fišeras darba nosaukumi Hesihija, kas ir miera klusuma gars, vai Hagnija, kas ir tīrība, šķīstība, dzīves bezgrēcība no grieķu valodas, jau piedāvā mums konkrētu tātad šo izpratni par viņas muziku un ko viņa vēlās to pateikt. Un tātad šī miedarbība ar Ksenaki tiešām radīs rituālu. Un varu pateikt, ka klausītājiem, ka būs ārkārtīgi interesanti, ārkārtīgi būs pielietoti dažādi netradicionāli spēles veidi un tiks spēlēts pa dažādiem objektiem. Pa objektiem, kuri ir radīti speciāli šim koncertam, kurus ir būvējusi Anna ar Miķelu kopā un veidojuši šo koncertu īpaši Hagnijai, kas ir darbs diviem sitējiem perkusionistiem, kas ir rakstīts speciāli mums. Tā kā tas būs noteikti rituāls un piedzīvojumi šajā ziņā. Ļoti gaidīsim jūs 26. oktobrī Cēsis koncerta zālē uz mūsu Jūra otro rezidences koncertu Ksenakis Fišere rituālu.